2016. gads būvniecības nozarei nāk ar jauniem izaicinājumiem. Sākot ar 1. jūliju, ekspertīzes varēs veikt tikai birojā certificēti eksperti. Ja tu vēlies strādāt šajā interesantajā profesijā, tad esi laipni aicināts birojā. Būvniecības valsts kontrole biroja vārdā apliecinu, ka mēs atzīsim tikai tos ekspertus, kas ir certificēti no mūsu puses. Kādi dokumenti ir jāiesniedz birojā, lai saņemtu būveksperta certifikātu? Lai saņemtu būveksperta certifikātu, birojā ir jāiesniedz pieteikums un viena būvprojekta vai būvas ekspertīze. Kā norit eksaminācijas process? Eksaminācija sastāv no 2 daļām, kur pirmā daļa ir teorētiskais tests, kurā ir jāatbild uz 10 jautājumiem par būvnormatīviem, un otrā daļa, kur jāatbild uz eksaminācijas komisijas jautājumiem par veikto ekspertīzi. Cik ilgā laikā var saņemt certifikātu? Kopumā viss šis process aizņem 4 nedēļas, bet pieredze rāda, ka to var paveikt 2 nedēļu laikā. Kāda ir jūsu kā certificēta eksperta priekšrocība tirgū? Praktizējošs arhitekts, kas regulāri veic ekspertīzes, būtiski ceļ gan savu, gan nozares kopējo kompetenci. Jebkurš atbilstoši kompetences līmeni sasniedzis būvinženieris, nokārtojot eksperta certifikātu, kļūst par certificētu būvekspertu. Būvniecības tirgu certificētām ekspertam ir viena priekšrocība – būt atbildīgam par savu parakstu zem eksperta atzinumu. Visus interesantus aicinām pieteikties certifikācijai biroja mājaslapā www.bvkb.gov.lv vai pa tālruni 670 133 43.